to, ko es gribētu teikt. Tad atvērsim Ortusu. Tā. Nu, un tā tad. Es ceru, ka visi ir ieraudzījuši, ka es esmu nopietni papildinājusi šo vietni. Un ir ne tikai mācību grāmata, bet arī daudz citu materiālu. Tātad pirmais mājas darbs ir saistīts ar respondentu skaita noteikšanu atkarībā no tā, kam tad tā anketa ir domāta. Tātad, ja jūs veidojat aptaujas anketu, tad jums ir kāds mērķis. Piemēram, ja mērķis ir noskaidrot, vai Rīgā pietiek pašvaldību bērnu dārzu, vai visu mazuļu māmiņām ir, kur vest savus bērnus, vai viņas vienkārši nevēlas vest uz pašvaldības bērnu dārzu un tāpēc izvēlas privātos dārziņus. Tad es kā mērķa auditoriju izvēlētos šo te tātad viengadīgu bērnu vecākus, vai arī no 0 līdz 3 gadiem. Tātad bērnu skaitu apskatītos www.csb.gov.lv un tad atbilstoši šim skaitam arī ņemtu mērķa auditorijas lielumu. Pilnīgi citādi ir tad, ja es vēlētos noskaidrot, vai tātad cilvēki vēlētos ēst veselīgāk un vai viņi būtu ar mieru tātad iztikt bez maizes brokastīs. Nu, tad man mērķa auditorija būtu visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no tā brīža, kad viņi paši sāk izvēlēties, vai arī paši sāk iegādāties, tātad vai no 15 vai no 20 gadiem. Un tādā veidā mērķa auditorijas meklētu, ieejot www.csb.gov.lv Tik daudz internetu laikam grūti viņam pavilkt tam nabaga Wi-Fi viņam no RTU. Tāpēc tāds pavisam lēns palicis. Nu, lūk, atvērās Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapa csb.gov.lv. Ejam uz leju un atrodam CSP datubāzi. Atveram CSP datubāzi un skatāmies. Tie ir dažādi dati, ko jūs dinamikas rindām varat izmantot. Vai šeit ir arī sadaļa iedzīvotāji. Nu, un piemēram, iedzīvotāju skaits. Ja mēs ņemam ikgadējos datus, lūk, iedzīvotāju skaits tā izmaiņas, noslēgto laulību skaits, šķirto laulību skaits, dzimušo skaits, kas tikai viss nav. Bet, ja es gribu iedzīvotājs skaits, privāto mājasemniecību kopējais skaits, tas ir tad, ja es gribu
runātu par ģimeni, ko ģimene parasti izvēlas. Kāpēc nē? Tad es varētu skatīties mājsaimniecību kopējais skaits Rīgā vai Rīgas reģionā. Un tātad šeit es sameklēju datus. Ja man nepietiek ar ikgadējiem, tad es varētu. Bet labi. Tātad blīvums tā. Pēc dzimuma man nevajadzēs. Nu labi, lai būtu. Tā. Tātad, ja es izvēlos vienu no šīm tabulām, kādu varētu būt, tad tālāk es atlasu Rīgu, gribu iedzīvotāju skaitu, gribu pagājušā gadā, pavisam un turpināt. Ja es šeit tabula 1 izkārtojums vietā izvēlētos Excel, es datus saņemtu uzreiz Excelī. Tā arī darīsim. Rādītāji pēc faktiskās. Nu, lūk. Un tā tad dabonu datus Excel tabulā. Kas ir 632,000. Ir viena bēda, ka 632,000 es nevaru izmantot, jo formula, pēc kuras aprēķina respondentu skaitu, tātad šī formula paredz, ka mērķa auditorijas apjoms nav lielāks par 100,000. Tātad iepazīstināšu jūs ar šo respondentu skaita aprēķina formulu. Tātad respondentu skaits ir vienāds. Es diez ierakstu vai neierakstu? Ierakstu labi. Tātad respondentu skaits ir vienāds. 0,5 reiz 0,5 reiz 1,96 kvadrātā. Mēs jau izrunājām vakar klasē, kāpēc tie skaitļi ir tādi un ka viņi visiem jums būs vienādi. Sareizinot šo visu ir 0,9604. Un šeit ir lielais nezināmais n. Un šis n nav mazāks par 1000, nav lielāks par 100,000. Ja aptāja notiek kādā uzņēmumā, tad jau respondentu skaits ir mazāks par 1000, tas ir uzņēmuma darbinieku skaits, un tas nozīmē, ka jāaptaujā visi. Ja šo respondentu skaits ir lielāks par 100,000, nu tad jādala grupās. Katrā grupā nevairāk par 100,000. Un izreikinam, cik tad katrā grupā jāaptaujā, un tad gala beigās saskaitam to visu kopā. Tā kā pavisam vienkārša formula. Pavisam vienkārši sanāk, ka augšā ir 0,9604, apakšā ir 0,0009 plus 0,9604 dalīts ar šo te lielo nezināmo skaitli n. Nu tā. Tas praktiskiem aprēķiniem tiem, kuri to būtu gribējuši. Labi, ejam tālāk. Tātad mēs esam
Tātad mēs esam pie ortusa, pie izlases apjoma noteikšanas. Jums jāizveido anketa, jāapraksta aptaujas organizēšana, jānosaka respondentu skaits. Pēc šīs formulas, ja tas ir lielāks par 1000, un vienkārši jāpasaka, ka jāaptaujā tik un tik cilvēki, ja jūsu to cilvēku domas, kuras jūs interesē, ja to cilvēku skaits ir mazāks par 1000, tad vienkārši jāaptaujā viņi visi. Nu, lūk, un šeit anketa un aprēķins tiek iesniegts mapītē. Vakar mēs izrunājam tādu smagu lietu, kā tad analizē iegūtos anketas datus, un par tiem arī par H kvadrātā kritēriju un Kolmogorov-Smirnova kritēriju. Tagad mazliet varētu pastāstīt, kā tad notiek šis aprēķins. Ja mēs visi paņemtu no ortusa šo failu un atvērtu, tad šobrīd būtu labi, ja jūs tikai skatītos, nevis kaut ko rēķinātu. Tātad pētījumu uzdevumi bija noskaidrot, kādas ir būtiskākās prioritātes cilvēku dzīvē un vai eksistē nozīmīga atšķirība starp respondentu dzīves prioritātēm dažādās vecuma grupās. Tātad tika veikta aptauja un sadalītas atbildes divās kaudzītēs. Vienā, kur vecums bija no 18 līdz 30 gadiem, un otra kaudzīta ar anketām, kur vecums bija 30 plus gadi. Tātad vairāk par 30. Un noskaidrojam, ka kopā piedalījušies 266 cilvēki, no kuriem 117 jaunāki par 30 un 149 vecāki par 30 gadiem. Un šādas ir viņu dzīves prioritātes. Tātad ģimene, karjera, veselība, vaļasprieks un kas cits. Noskaidrosim, vai visas šīs prioritātes ir vienlīdz vērtīgas. Lai to izdarītu, mēs izmantosim Kolmogorov-Smirnova kritēriju. Tātad, lūk, iegūtās atbildes ir šeit 73, karjera 39, veselība 92, vaļasprieks un tā tālāk. Saskaitījām summas, un mums ir divas hipotēzes. Viena hipotēze, ka visas šīs te prioritātes ir vienlīdz svarīgas, vienlīdz vērtīgas, un alternatīvā hipotēze, ka kāds ir mazsvarīgāks. Pirmais darbiņš ir sarindot dilstošā secībā pēc šīs atbildes, lai lielākais būtu augšā un mazākais apakšā. Nu tātad pārkārtojam. Vēlreiz? Es atvainojos, vai Zoomā arī var redzēt, ko jūs darat, jo mēs patreiz tikai jūsu video redzam. Kāpēc? Es esmu nošārējis ekrānu. Nezinu, man rādās tikai jūsu video. Labi, tad es mēģinu vēlreiz. Tā, screen. Vai redzat Excel failu tagad? Patreiz kaut kas lādējās iekšā. Jā, tagad redzu. Paldies. Labi. Tātad skatāmies vēlreiz. Tātad paņēma no ortusa failu, kas saucās tātad aprēķini pie, un tātad Kolmogorov-Smirnova metodu. Mēs sarindojām dilstošā secībā šīs atbildes, kas ir iegūtas. Sarindojām un sanāca, ka veselība ir 92 cilvēkiem vissvarīgākā, ģimene 73 un tā tālāk. Tās ir atbildes no aptaujas. Kopā atbildējuši 266 cilvēki. Ja visas šīs atbildes būtu vienlīdz vērtīgas,
Tad 266 izdalot ar 5, mēs iegūtu 53,2 punkti katrai atbildēji. Tātad vienādi nozīmīgais sadalījums būtu 53,2. Bet reālais ir šie skaitļi. Tālāk mēs rēķinām, kāds tad ir relatīvais atbilžu skaits. Tas ir, cik procenti ir teikuši, ka veselība ir svarīgākais. Mēs ņemam šos 92, dalām ar 266 un iegūstam 0,34. Ja mēs pareizinām ar 100, tad tie būs 34,58%. Ja mēs nereizinām ar 100, tad tas vienkārši ir relatīvais biežums. Tieši tāpat 73 dalot ar 266 ir 0,27, 52 dalīts ar 266 ir 0,19 un tā tālāk. Blakus kolonnā, F kolonnā mums ir vienādi nozīmīgais sadalījums. Tātad mēs šo skaitli dalām ar 266, iegūstam 0,2. Un nākamo dalām ar 266, atkal 0,2. Nu tā jau arī ir. Ja 100% jāsadala 5 daļās, tad katra daļa būs 20%. Jeb 0,2 kā relatīvais biežums vienādi nozīmīgajam sadalījumam. Vai tik tālu ir skaidrs? Halo! Neviens nerunā ar mani. Ir skaidrs, paldies. Labi. Tālāk, kas tas par summām? Summā tas ir uzkrātais biežums. Viena pati veselība dos 34%. Bet veselība un ģimene kopā dos 62. Tad, ja mēs ņemam visus šos 3 kopā, tad viņš būs 0,81. Tātad pirmās 3 atbildes - veselība, ģimene un vaļasprieks - summā dod 81%. Pirmās 4 dod 96% un tā tālāk. Tātad summa N1, tas ir uzkrātais atbilžu biežums. Protams, ka kopā būs viss 100%, jeb vieninieks. Runājot par summu N2, tātad tas pats tiek izdarīts ar vienādu nozīmīgo sadalījumu. Relatīvās vērtības bija 0,2 katram, un ja šo 0,2 un 0,2 saskaita, tātad veselība un ģimene kopā dod 40%. Pirmie 3 kopā 60% un tā tālāk. Tālāk mēs atņemam no šīs summas šo summu un iegūstam 0,14, 0,22 un tā tālāk. Mēs meklēsim lielāko no šīm vērtībām. Meklējam lielāko, un 0,22 ir lielākais. Tātad empiriskā lambda vērtība ir lielākā no visām deltām, tātad 0,22. Teorijā varat izlasīt, ka jāsalīdzina ar teorētisko vērtību. Teorētiskā vērtība tiek iegūta kā 1,36 dalīts ar kvadrāta sakni no atbilžu skaita. Tātad kvadrāta sakne no 266 šajā gadījumā. Izrēķinot 1,36 dalīts ar kvadrāta sakni no 266, mēs iegūstam 0,08. Ja dzeltenais ir lielāks par zaļo,
tad tas nozīmē, ka starp atbilžu variantiem ir mazsvarīgi. Kā jums liekas, kurš no šiem ir mazsvarīgais? Protams, ka pēdējais. Izsvītrojam ārā pēdējo soli. Paliek 4 atbildes – veselība, ģimene, vaļasprieks un karjera. Tātad 256 vērtības. Izrēķinam atkal maksimālo no deltām. Šoreiz samazinājās, bija 0,22, tagad ir 0,14. Teorētiskā vērtība palielinājās 1,36 dalīts kvadrāts, saka no 256, jau palika mazliet lielāks, 0,085. Bet joprojām dzeltenais ir lielāks par zaļo. Tātad turpinam, arī karjera pazudīs. Nu un tātad 3. solis, vēl joprojām. Dzeltenais ir lielāks par zaļo. 4. solis, esam dabūjuši 0,05 kā empirisko vērtību un 0,10 kā teorētisko vērtību. Un tā kā empiriskā ir mazāka par teorētisko, tad ir skaidrs, ka vairs nav lieku, ka veselība un ģimene arī nav mazsvarīgi, tātad galvenās prioritātes veselība un ģimene. Ir mans telefons, ir mans e-pasts šajā failā. Šodien līdz pat 8 vakarā varat man zvanīt, varat man rakstīt, atbildēšu uz jautājumiem gan par šo un par šodienu. Tātad šodien līdz 8 vakarā varat man sūtīt savas anketas, apskatīties, tas neko nemaksās, tajā ziņā, ka atzīme nepazemināsies. Nu, lūk tā. Otrā metodīte ir Hi kvadrātā metode. Pavisam viegla un vienkārša. Mēs aizstājam šos te skaitļus, mēs aizstājam ar teorētiskiem skaitļiem. Tātad, lai aizstātu šo skaitli 30, mēs reizinām rindas summu, kurā viņš atrodas, ar kolonnas summu, kurā šis 30 atrodas, un dalām ar 266. Tātad aplūkojam formulu. Reizinām 117 ar 73 un dalām ar 266. Un tā katru no skaitļiem, kurus es iekrāsoju sarkanā krāsā, mēs aizstājam rindas summa reiz kolonnas summa dalīts ar kopskaits. Nu, lūk, es šo skaidrs esmu nopaļojis, lai būtu mazliet pievilcīgāk. Īstenībā viņi nav tādi. Ja es atformētu atpakaļ ar vairāk zīmēmais komata, tā izskatās. Nu, lūk, tā tad tagad mēs rēķinot Hi kvadrātā empirisko, mēs izmantojam formulu, kur mēs no empiriskā biežuma, no mūsu skaitļa 30, atņemam nost šo teorētisko biežumu 32, ceļam kvadrātā un dalam ar 32. Tāda ir Hi kvadrātā empiriskā formula. Reālais mīnus teorētiskais iekavās kvadrātā dalīts ar teorētisko. Šajā gadījumā iegūstam 0,14. Īstenībā, ja ņemtu precīzi 32, būtu 0,125, bet, kā jau teicu, mums ir 32,11. 17 mīnus 17, 0 un tā tālāk. Saskaitot visas šīs te vērtības kopā, mēs iegūstam summu 6,3. Pats par sevi šis lielums 6,3 neko nenozīmē. Tāpat kā empiriskā lambda vērtība Kolmogorova-Smirnova kritērijā. Mums vajag atrast skaitli, ar ko salīdzināt. Un tad noskaidrot, tikai salīdzinot, noskaidrot,
vai šis ir labs vai slikts lielums. Tāpēc mums vajag teorētisko hi kvadrātā. Mēs gribēsim būtiskuma līmeni 0,05, jo socioloģiskos pētījumos pilnīgi pietiek ar 95% lielu ticamību, nevajag nemaz detalizētāku. Šis ir tātad brīvības pakāpes skaits, kuru aprēķina pēc formulas. Rindu skaits -1 reiz kolonu skaits -1 no sākotnējās tabulas. Paskatāmies, cik tad rindiņas bija sākotnējā tabulā. 2. Jaunāk par 30, vecāk par 30. Cik kolonas bija? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolonas. Nu tad rēķinām. Rindu skaits -1, tas ir 1. Un kolonu skaits -1, tas ir 4. 1 reiz 4 ir 4. Tātad brīvības pakāpju skaits ir šajā gadījumā 4. Un pēc formulas chi inva no iebūvētām funkcijām, kur viņš prasīs būtiskuma līmeni, ir probability 0,05. Kā mēs noskaidrojam, mums vajag 95% lielu ticamību. Un brīvības pakāpju skaits šajā gadījumā 4. Tātad pārbaudiet, tad, ja jūs ievadiet savā mājas datorā chi inva, lūk, tātad viņš man prasa kā pirmo parametru probability, tātad 0,05, semikols, degrees of freedom, jeb brīvības pakāpes. Ierakstu 4. Ja jums nesanāk šis 9,49, bet sanāk piemēram 0,75, kā vakar vienam klasē sanāca, tad jums šis 0,05 jūsu Excel variantā ir pretējais. Tātad 0,95. Tātad dažiem 0,95 ir jāraksta 0,05 vietā. Ja būtiskuma līmenis dažiem Exceliem, pagaidām es vienam tikai esmu redzējusi, bet ja vienam tie vēl kādam varētu būt 0,95. Nu, lūk. Un mēs varam secināt, ka tā kā empiriskais ir mazāks par teorētisko, tad nav atšķirību. Tas ir dzīves prioritātes dažādās vecuma grupās ir līdzīgas. Nav atšķirīgas, ir līdzīgas. Tas ir tikai tāpēc, ka empiriskais sanāca mazāk par teorētisko. Ja sanāktu otrādi, tad būtu citi secinājumi. Paskatieties paraugā, es ieliku paraugu tādu, kur empiriskais ir lielāks par teorētisko, un kā tad tālāk veidojas secinājumi. Nu, lūk tā. Ar to īsumā mēs nodarbojāmies vakardien ar tiem, kas bija atnākuši uz praktiskiem darbiem. Vēl mēs arī nodarbojāmies ar indeksiem, bet indeks ir tik viegla tēma, ka studentiem parasti nav jautājumu. Labi. Tā kā man te rāda, ka mūsu internets ir nestabils, es pieņemu, ka droši vien pie jums arī varēja būt, ka raustījās. Tad pāriešu pie cita interneta, ceru, ka labāka, un gaidīšu jūsu jautājumus, kādos 3 droši vien. Vai atkal mazliet vēlāk. Tikpat labi, kā jau es teicu, līdz 8 vakarā jūs varat man rakstīt uz e-pastu vai uz WhatsAppu, vai nu atzvanīšu, vai nu atrakstīšu atpakaļ. Līdz 8 esmu jūsu rīcībā.
tajā Zoom sesijā, kas būs pēc 3, tātad pēc kādas pusstundiņas. Tajā jūs man droši varat uzdot jautājumu, šērot savu ekrānu, prasīt, lai es vēlreiz kaut ko izstāstu vai izskaidroju. Vai uz doto brīdi ir kāds jautājums? Halo! Pagaidām nav, paldies liels. Jā, Jā, man arī nav jautājumu, paldies. Jā, paldies, mēs Nē, nav, paldies. ka bijāt un klausījāties. Tātad, ja ir jautājumi, droši rakstiet, zvaniet. Nu, un ja ne, tad veiksmi ar mājasdarbiem. Tātad mājasdarbi nav obligāti, bet, ja jūs viņus izpildat, tad eksāmens nav jāraksta. Man liekas, ka tas ir tāds labs bonusiņš. Labi. Tas ir foršs bonuss. Jā. Es atvainojos, kā sanāk, 13. novembrī nav jāiet uz lekcijām? Tikai jāiesūta jums Par visi lekcijām mājasdarbi? es nezinu, bet mums 13. novembrī ir vakarā paredzēts eksāmens, uz kuru var nākt, var nenākt, bet ja ir iesūtīti mājasdarbi līdz 6. Vakarā, var iesūtīt mājasdarbus 17. novembrī, ieliktajās mapītēs. Un tad es sākšu labot. Un tā, jā. Un tie, kuri nebūs, nu tad tie varbūt pievienosies eksāmenā. Es būšu droši vien klātienē jāatļaus, sazinu, kā būs novembrī, bet attālināti arī būs iespēja rakstīt eksāmenu tiem, kuri vēlas rakstīt attālināti. Nu, lūk tā. Jā, un vēl viens jautājums par pēdējo mūsu šodienas mājas darbu. Izvēlēties dinamisku rindu. Tas ir 12, to es sapratu. Datu rindiņas, jā. Jā, bet Y-ku, kur mēs ņemam, izdomājam paši? Nē, tas Y jau ir tās 12 datu rindiņas. Nu, piemēram, jūs izvēlaties noslēgto laulību skaitu pēdējā gada laikā vai pusotra gada laikā. Paņemiet pēdējos 18 mēnešus, cik noslēgtas laulības. Tas arī būs tas Y. Nu jā, tad man izdomāt vai no tās statistikas paņemtas? No statistikas paņemt. Nebūs nekāda izdomāšana. Vai būtu kaut kas interesants, ko pētīt. Es saku, mums taču ir tik daudz dzimušu bērnu skaits, noslēgtu laulību skaits, algas vidējās vai minimālās. Nu, ir tik daudz interesantu lietu, ko pētīt. Ja? Nedomāsim paši skaitļus, paņemsim no tās statistikas pārvaldes mājaslapas. Skaidrs, paldies. Lūdzu, lūdzu. Nu, vēl kādam kāds jautājums? Man ir jautājums, šī šodienas lekcija, viņa ierakstās un būs pieejama Ortusā vai nē? Jā, viņi ierakstās, un tad, kad viņi būs nokonvertējusies, man te ik pa gabaliem viņi konvertējās, es visu salikšu Ortusā. Super, paldies, jautājumu vairāk nav. Jā, lūdzu. Visu labu. Paldies.